neesi mainījis orientāciju, bet skaties uz citu pusi jau. Nē, es neesmu gejs. Tev ir putns vienmēr līdzi. Jā, mans krauklis, mana vārda. Jā, zem tavu baltu ar binokli vērojot. Bez ķiveres es nekur nē. Bet jā, atkarībā. Labi ir tad, kad cilvēks neapstājās savos meklējumos. Labrīt, labdien un labvakar. Tas kursīšu Oskars ar savu davai pa latviski. Džeks aiziet uz tirgu nopirkt mūziku sev kasetes. Šis pieiet pie vieniem no tiem čaļiem un saka, Klau, tev ir kaut kas jauns. Viņš saka, jā, skaties, reku, paņem ieliek kaseti, maģī nospiež play un tur saka, slāņiki. Nē, man nevajag kaut kāds krievs, kaut kas no ārzemniekiem tev ir. Jā, mums ir no ārzemniekiem. Ieliek čalis kaseti iekšā, nospiež play. 1, 2, jā, šito. Ok, šis nopērk to kaseti, paņem, viņu ieliek kabatiņā, ieliec tramvajā, aizbrauc uz mājām, attais durvis, ieliek viņu maģīgi kaseti, nospiež play. 1, 2, 3, slāņiki. Džeks iet pa tirgu un pēkšņi ierauga suni pārdodamies. Viņam blakus ir plakāts, kur rakstīts ir visi triki, ko viņš māk, un pašā apakšā lieliem burtiem, un pat māk lidot. Čels, protams, netic, kas tās par muļķībām. Viņš pieiet klāt, viņš saka, kas tās par muļķībām. Viņš saka, ka nav nekādas muļķības. Nācies pie manis, es tev parādīšu, kad Reks māk visu. Ok, un šie aiziet pie viņu dzīvokli. Tas suņu saimnieks sunim dod komandu, davai Reks uztais mums rosolu. Reks ielec tur piestam ķebli pie leduskapa, attaisa leduskapa vaļā, izņem tur zirņus. Ārā sāk tur lielo bļodu no apakšas, paņem ārā, noliek uz galdu un tādā garā. Tas čalis šokā, wow, kā viņš tur tas suns tik labi māk taisīt. Kādu receptu viņš lietot, visādi jautājumi uzdodas, bet viņš pie sevis domā, ok, labi triki, bet kā ar to lidošanu? Un tas suņu saimnieks, jā, nekāda problēma. Viņš saka, Reks, vai ārā pa logu, vai ne? Un Reks pastāst rāsos, ka attaisa logu vaļā. Ar vienu lēcienu tā, no kaut kādas 5. stāva. Sāk lidot, un pa to visu, pa to laukumu. Ap kokiem nāk apkārt un nāk tagad atpakaļ uz logu pusi, lido atpakaļ un pēkšņi tur zem loga apakšā pirmajā stāvā pie paģies sēž 2 nariki. Un viens skatās uz augšu, un tas ieraug to otru, skatamies augšu, un viņš tā saka, tu teici sūdīgi zālīt. Labrīt no rīta, labvakar, labu nakti, labu apetīti un visu pārējo. Šodien ir 12. novembris. Man ir šādi tādi jaunumi par sevi mazlietiņi. Un es nezinu, no kura gala īsti sāk. Laikam es darīsim to tādā vienā secībā. Un pēc tam pastīsimies, varbūt mēs varam kaut kādus rakstus palasīt kopā. Bet pagaidām. Ziņas ir tādas, ka pagājušo ceturtdienu, tas sanāk kaut kāds 9. datums, es pusdienas laikā sapakoju savus mantiņas un aizgāju no darba. Bez drāmas. Es vienkārši vairs nevarēju izturēt attieksmi no kolēģa un man nešķita, ka monetāri ir to vērts paciest, jo es varu darīt visu to pašu, bet bez, teiksim tā, nepatīkamas atmosfēras un pat tādām pašām naudām, īsāk sakot. Un ka man nav vērts izsēdēt, jo tas cilvēks to nedara piespiestā kārtā, bet viņš vienkārši ir jucis dabīgi un
tas nav tā, ka tur vienkārši ir jāpielāgojās. Viņš vienkārši viņam visi nav mājās. Lūk, es nezinu, iet detaļās baigi, bet, īsāk sakot, baigi sarežģīti skaidrot, tad, ja es detaļās iešu, bet, īsāk sakot, ir tāda lieta, kā es, protams, viss neprasmīgākais biju, ja? Tie divi kolēģi, kas man bija, viņiem bija abiem, vienam bija vismaz 40 gadu pieredze tajā jomā, un vienam bija kaut kādi, 10-15 gadi. Man kokapstrādes jomā ir kaut kādi 7 gadu pieredze, taču ne tajā pašās sfērā, kā viņiem ir vairāk ap virtuves iekārtām un tādām lietām, un man vairāk ir tādas, tā kā bišķiņ vairāk uz mēbelēm un celtniecības kaltniecību. Lūk. Un tad līdz ar to bija viņš tas trakais bija, kas bija pie stūras tam pasākumam visam, un to, ko viņš saka, tās ir jāizpilda, taču ļoti bieži bija tā, ka tas, ko viņš saka, bija nepareizi, un es to zināju jau pašā sākumā, taču bija jāsako līdz, ko viņš dara, un tad, kad tiek izsakots līdz projekta galam un projekts nestrādā, tad tiek es vainots, kāpēc tu neko nedarīja. Tāpēc, kad tu teici, ka šitā jādara ir. Tā kā bija šausmīgi grūti, un līdz ar to, un priekšnacība pretojās, un priekšnacībai šķita, ka tas ir vienkārši tāds, sots jautājums, ka mums vienkārši mēs nesatiekam, bet tas ar to nebija nekāda sakara. Bija vairāk tas, kad viņš tev ievelk purvā, un pēc tam saka, kāpēc tu tur iesprūdi, ko tu sit sev, īsāk sakot. Tā kā, jā, man tas kapitāli pieriebās ceturtdien, un bija projekta vidū, es vienkārši sapratu, ka, lai arī ko es darītu, vienmēr būs nepareizi. Un vienkārši nervi vairs neizturēju, un es domāju, pirms paliek ar vienu, vēl trakāk nekā ir, man vienkārši ir jāiziet. Un tie cilvēki, kas ir kaut ko līdzīgi darījuši, kas ir darījuši tādu, teiksim, salīdzinoši riskantu lietu, kā vienkārši kaut kādā novembrī aiziet no darba, zinot, ka līdās Ziemassvētki un viss pārējais, ja, ka es izgāju pa durvīm ārā, un tas svars, teiksim, tā trauksme, tas dusmas un viss pārējais, tas viss vienkārši pārgāja, tā kā vienkārši izslēdz, kāds es slēdz ārā, tāpēc, kad un tad es tajā brīdī sapratu, ka esmu izdarījis pareizi lēmumu, jo es tur ciest nevarēju. Katru dienu es jūtos tur tā kā pirmajā dienā. Un es tur biju nostrādājis kaut kādas nepilnas 5 mēnešus, un bija ļoti grūti. No sākuma man šķita, ka es vienkārši, man ir grūti, tāpēc, ka es esmu jauns iekš tieši tās specifiskās industrijas, un ne industrijas, bet tā tieši tā specifiskā amata, ja. Un man šķita, ka man iet grūti tikai tāpēc, ka es vienkārši nezinu, kā ir, teiksim tā, es domāju, ka es zinu, un tad šajā darba vietā es sapratu, ka es it kā tomēr nezinu visu, taču tas tika pasniegts tāds, kā tu vari nezināt, vai ne? Un viens no kolēģiem bija viņš labprāt man parādīja, kā būtu tur pirms pareizāk un tā, un kas ir arī īstenībā, produktīvāk, jo tu vismaz kādam kaut ko iemāc, un tad tu zini, ka tu uz to cilvēku pēc tam var paļauties, palīdzēt, un tā karā, bet tas trakais viņš darīja tieši pretēji, viņš vairāk tāds tā kā pārmetums, un tāda tā kā, es pat grūti pateikt. Mazākais, kas kaut ko es izdarīju, tā uzreiz viņš bija pat no vienu vīlu taisīju uz priekšniecības kabinetu un sūdzējās vēlreiz, ko Oskars atkal šito vai to nav izdarījis tā kā vajag. Malciņš kafijas. Lūk, un
tā arī bija. Es nezinu, kā jau es saku, es nenožēloju, ka es aizgāju, tāpēc, ka es jūtos daudz labāk ar visu to, ka es esmu nenodarbināts pašlaik. Taču uztraukumā un pamata es esmu izsūtījis pār CV un iespējams, ka drīz jau kaut kas nāks man rociņās un būšu atpakaļ uz strīpas. Lūk, tā es pavadīju savu ceturtdienas pēcpusdienu un tad piekdienu es visu dienu nervozēju, jo man sestdien bija braukšanas tests šeit. Un piekdien nervozēšana, sestdien nervozēšana reiz 10, pienāk pulkstenis 11 un es esmu jau ar instruktoru. Pienāk pulkstenis 10, es esmu ar instruktoru. Braucot uz testa centru, mēs braucam riņķus, lai es iesildos mazlietiņ, nokratu nervus nost un nepārtraukti pieļauju dummas kļūdas un kļūdas tādas, ko es nezināju, ka es māku pieļaut. Varēja redzēt, kad instruktors jau, teiksim tā, jau skatījās, kuros krūmos mest plinti. Un jā, pulkstens 11 sākās tests, testa vecis iznāca. Es nezinu, kā Latvijā ir, jā, bet es zinu, ka, īsāk sakot, teorijas eksāmenis man bija nolikts jau septembrī. Un šis man bija mans pirmais braukšanas tests, un testa laikā, īsāk sakot, tevi izsauc tavu vārdu, tad tu aizvedi sevi un instruktoru līdz mašīnai. Pa mašīnu var gadīties, būs jautājumi, tur ir kapota jautājumi, un tad ir riepu jautājumi un gaismu jautājumi un tādas lietas, kas var notikt no ārpuses, un tad iekšpusē mašīnā, tad tur var gadīties pāris jautājumi par lietām, un tad braukšanas laikā tev var pajautāt, lai tu ieslēdz tur, piemēram, citas gaismas vai kā tu nomaskāsi logus priekšā aizmugurē, kur ir tavs miglu lukturi un tādas lietas. Tas notiek braukšanas laikā. Un tad iekāpim mašīnā, instruktors uzmet GPS uz paneļu un saka, šodien tev būs pastāvīgā braukšana. Tā kā sako GPS tantē. Un tad redzēs pēc tam, ko tad tur tā un šitā. Un tad mēs sākam braukt. Nervi bija līdz tādam punktam, kad, ja mēs mēram viņus skalā no 1 līdz 10, tad aptuveni 14,5. Un braucam grīzvēji tā kā tuneļi redza jau, es neko nezinu. Un es biju uzvilcis saulesbrillus, šausmīgi spīdēja saule un slapšs ceļš bija. Un ceļš atspīd nežēlīgi. Un piedācīs tāds saulēns kaut cik palīdzēja pat tajā pašā laikā. Ar visu to, kas it kā salīdzinoši bieži nesāja saulesbrillus. Tomēr ar saulesbrilliem braukt ir mazliet dīvaini, jo šķiet, ka tu nepareizi saproti, kas notiek priekšā tev. Taču nekas tāds nenotika. Pirmā apaļveida krustojums bija. Tur es izdarīju visu pareizi. Pēc tam tālāk braucu. Noslāpa man mazais Jāris. Tur panika pacēlās līdz 17,8. Un mēs braucam tālāk. Bet es kaut kādīgi, es nezinu, es savācos bišķiņu un es sapratu, ka man tas GPS īstenībā ir liela palīdzība, jo es redzu daudz tālāk, kur tas maršruts būs, un tad es varu izdomāt tālāk, kur es braukšu un kādos es ātrumos būšu un tā, teiksim tā, plānot mazliet vairāk, jo es aptuveni zinu to rajonu. Un mēs braucam un pa labi pa kreisi, šur tur it nekur, apaļveida krustojumi.
un tad pa ātrajiem ceļiem dabūja pabraukt pišķiņu, un tad pa tādiem klusiem rajoniem šur tur, tad bija paralēlā parkošanās bija vienā vietā. Pāris reizes stājāmies un uzsākām, un tad lēnā gaitā atgriezāmies uz testa centru, un pēdējā aplī man likās, ka tur jau ir, es esmu izgāzies kaut kur 60 reizes. Un pēdējā aplī likās, šito jau toču tagad dabūšu pa galvu, un pēc tā pēdējā apļa tur ir, 300 metri, un tad ir testa centrs. Apstājamies, un viņš saka, ko es tev varu teikt, Oskar? Tu esi nolicis. Un es uzreiz, es domāju, ka es nezinu, ko es domāju. Īsāk sakot, slapjas atstiņas palika bišķi. Bet, uzreiz spiežu roku instruktoram. Viņš arī bija mašīnā, mans instruktors. Un visi priecīgi. Un instruktors saka, novēl jums labas brīvdienas un šeku tev certifikāts, ja tu izdomā braukt jau šodien. Lai ko, un mēs abi divi izkāpim ārā, sākam lēkāt, uztaisam pāris bildes ar mašīnu, ar ko es noliku un viss. Un instruktors ved mājās, viņš saka, Dievu dēļ nepadērs tagad, šī tev nenormāli noveicās. Jo es piekrītu viņam, jo bija vietas, kur es pats domāju, ka jau ir vsjā. Bija viens apaļveida krustojums, kur man šķiet, ka es nepareizo joslu biju ieņēmis, un pēc tam, lai no viņa iziet ārā, es biju nepareizi izņēmis savu pozīciju. Es to krustojumu biju 1000 reizes braucis, bet es nebiju braucis viņu no tās puses nekad. Līdz ar to es nezināju, kur tā josla viņam bija. Bet, laikam tas neko nenozīmēja, un pēc tam tālāk tas pēdējais aplis bija, kur man šķita, ka es daudz pavēlu, tā kā no viņa izgāja ārā. Vajadzēja pārkārtoties jau ārpusē tam aplim, lai izietu no trešās tās izējas. Taču jā, viņš pieminēja pēc tam, tas instruktors, viņš teica, tur ir tas bija tāds moments, kur man šķita, kad šķība aizies tulītās, bet visā kopumā diezgan drošs šoferis es, tā kā viss ir ok. Un, jā. Tā kā izrādās es baigāk, jo es stresos arī māku braukt. Lūk. Un tad tas notika 11. novembris, un 11. novembris ir Lāčplēša diena. Un tā bija mana mazā uzvara, ko es esmu beidzot palicis pa vīrieti. Izkāpis es esmu no puiku kārtas. Lūk, tāpēc es domāju, sakarā ar Lāčplēša dienu varbūt kaut ko parunāt par Lāčplēša dienu. Tā kā mēs pameklēsim, parunāsim par 11. novembri, kā viņš vispārībā ir nācis tāds būt. Īsāk sakot, 11. novembris Lāčplēša diena, kad pateicoties uzvarai pāri Bermontu 1919. gada novembrī. Latvijā kā dominējoša nostiprinājās tā valstiskā konstrukcija, kuras pamati tika likti 1918. gada 18. novembrī. Kas bija Bermonts un kā izveidojās tā karaspēks? Pāvils Bermonts, jeb Bermonts Avalovs bija Krievijas impērijas armijas virsnieks. Pēc revolūcijas Krievijā un bolševiku nākšanas pie varas viņš sāka aktīvu darbu, lai ar militāru spēku bolševikus padzītu. Lūk. Tātad tas nozīmē, ka viņš bija, Krievijas impērijas armijas virsnieks. Tātad tos Romanovus vai Romanovus nostūma nost un nāca Ļeņini visādi skraidīja ar apkārt, un tad viņš tika padzīts. Skaidrs, un tad viņš nāk atpakaļ atbrīvot Krieviju, tā teikt. 1919. gada pirmajā pusē viņš Vācijā
pamatā no Krievijas kara gūstekņiem saformēja militāru spēku un ar Vācijas atbalstu 1919. gada vasarā ieradās Latvijā. Tātad vācieši, jā, viss ok, tagad mēs esam draugi šeit, reku tu ej uz to pusi tagad. Šeit viņš septembrī sevi pasludināja par Rietumu Krievijas brīvprātīgo armijas virspavēlnieku. Viņam pieslējās arī daudzi vietējie 18. novembrī proklamētās Latvijas republikas pretinieki. Tostarp Latvijā esošos Vācu armijas karaspēku daļas. Vai piņķerīgi tie... Par ko bija strīds? Bermonts sevi pozicionēja kā cīnītāju pret bolševismu. Tajā pašā laikā viņam un īpaši viņa sabiedrotajiem vietējai vācu aristokrātijai un dažiem latviešiem, kuru līderis bija Andrievs Niedra. Bišķiņi rīklīt bija jāiztīra. Kā Tādzis acī bija 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas pagaidu valdība Kārļa Ulmaņa vadībā. Bermonts pieprasīja, lai viņu karaspēku brīvi ielaiž Rīgā ar solījumu, ka tas dosies karot ar bolševikiem. Latvijas pagaidu valdība bija labi informēta par Bermonta un kompānijas plāniem sagrābt varu, tāpēc kategoriski noraidīja iespēju ielaist savā kontrolē esošajā teritorijā Bermonta karaspēku. Izcēlās militārs konflikts. Sākotnējā fāzē bermontieši iekaroja lielu daļu Zemgales un Kurzemes, kā arī Latvijas Pārdaugavu. Rīgas Pārdaugavu. Latvijai nav Pārdaugavas. Nē, Latvijai ir Pārdaugavas, bet viņi ir Rīgā. Idioti. Bermonta karaspēks bija skaitliski lielāks un labāk bruņots. Lai gan reizēm literatūrā Bermonta pārspēks tiek pārspīlēts, tomēr jāatzīst, ka tā armija bija krietni lielāka nekā Latvijas un tā sabiedroto spēki. Karavīru bija vismaz 2 reizes vairāk, īpaši liels bija smagās tehnikas un aviācijas pārspēks. Ir ziņas, ka Bermonta rīcībā bija 120 lidmašīnas, turpretī Latvijas armijai bija tikai 2. Kas ir vēl joprojām tāpat. Cik es zinu, es nezinu, varbūt man nav vairs taisnība, bet es atceros, ka mums bija kukuruzņiks kaut kādu laiku. 2 plānis. Kāpēc bermontieši zaudēja? Galvenais iemesls bija zemā motivācija. Armijas algotņu lielākā daļa īsti nesaprata, par ko un pret ko viņi karo. Viņiem tika solīta cīņa pret bolševikiem, taču viņi bija iestiguši Latvijā un cīnījās pret mazas nācijas nacionālo karaspēku, kuras pretinieki arī bija bolševiki. Lielu lomu nospēlēja aptuveni mēnesi ilgais ierakuma karš 1919. gada oktobrī, kad sākās Bermonta armijas morālais sabrukums. Solīto ātro uzvaru vietā karavīri pārliecinājās par citu realitāti un kaujas spējas strauji kritās. Lūk, mēs varam vilkt paralēles ar kādu citu militāru konfliktu. Uzvarai pār Bermontu bija ļoti liela starptautiska nozīme. Tā nostiprināja sabiedrotajos pārliecība, ka 18. novembrī proklamētā Latvijas pagaidu valdība ir galvenais spēlētājs Latvijas teritorijā. Sabiedrotie jau iepriekš simpatizēja Ulmaņa valdībai, taču viņa galvenās intereses Baltijas reģionā bija nevis nacionālu valstu izveide, bet cīņas organizēšana pret padomju Krieviju. Tikai tad, kad zuda cerības padzīt bolševikus Krievijā, tās sauktās rietumu lielvalsts atzina Baltijas valsts de jure. Tas notika tikai 1921. gadā, janvārī, laikā, kad jau bija ievēlēta un pilnā sparā darbojās Latvijas satversmes sapulce. Lūk, par ordeņa dibināšanas dienu simboliski pieņemts uzskatīt 1919. gada 11. novembrī. 11. novembrī, ar īso I,
Komats. Tomēr pirmoreiz apbalvošana ar šo ordeni notika 1920. gadā. Tajā pašā datumā, 11. novembrī. Kad Satversmes sapulce jau bija pieņēmusi likumu par Lāčplēša kara ordeni. 1900. Pirmie ordeņi 1920. gadā 13. augustā ar ministru kabineta lēmumu tika piešķirti 7 augstākās Latvijas armijas komandieriem, ģenerālim Pēterim Radziņam, pulkvežiem Mārtiņam, man ekrāns sašķīdis telefonam, nevar izlasīt, Peniķim, Krišjānim, Berķim, Jūlijam, Jansonam, Jānim, Apinim, pulkvež leitnantiem Oskaram Dankeram un Jānim Puriņam. Lūk, tas ir arī vairāk vai mazāk viss, ko es jums varu teikt par Lāčplēša dienu. Un ja nemaldos, smagi, tad ir mums pat filma vesela par šo te pasākumu, un tas bija Rīgas sargi. Vairs neatceros galvenos aktierus, bet es atceros, kad bija filma, un viņa bija baigi populāra savā laikā, tad, kad viņa iznāca ārā 2000 kaut kādos gados, 6, 7, 8, kaut kur tajā posmā, man liekas, ka tas bija tas laiks, kad es biju Latvijā. Es atceros, kad visi gāja un to filmu rādīja visās malās. Pilnīgi arī izveids šķita uz momentu, šķita, ka tāda ārkārtīgi propagandiska rakstura filma tā bija. Kas ir daļai taisnība, bet es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā vajadzēja atgādināt par to, kāda mēs sīksta tauta esam no vienas puses. Un tad, lūk, arī filmiņa parādi, kad par Rīgas sargiem 11. novembrī. Jā, tas liek īstenībā aizdomāties par daudzām lietām un par laikiem, kad cilvēku grupa, tautība vai arī, piemēram, tur attiecīgā piederība nozīmēja daudz vairāk nekā individuālais es un, teiksim tā, cilvēki vērtēja augstāk savu dzimteni par sevi un sevis nozīmi, kas šķiet ārkārtīgi, teiksim tā, pavisam cita emocija nekā tas ir šodien, jo šodien individuālisms uzvar ļoti. Arī es tā domāju, jo tad ja es tā nedomātu, tad es nebūtu šajā te krēslā, kur es tagad sēžu 1000 kilometru projām no Latvijas. Kad es pieņēmu savus lēmumus, pamest Latviju, jā, manī nebija pilnīgi nekāda patriotisma vispārībā un teiksim tā, tas domu gājiens bija tāds, kad valsts man ir kaut ko parādā. Bet laikam ejot uz priekšu, ar vien vairāk sāka rasties tāda doma, kad tā doma radās runājot ar vienu no maniem draugiem kaut kādu laiciņu atpakaļ, gāja runa par atšķirības starp Angliju un Latviju, kāpēc, piemēram, Latvija ir tāda un Anglija ir šitāda, un kur ir tāda tā lielākā atšķirība ir tāda, kad, piemēram, šeit tu gribi būt kaut kas, un tad tev vienkārši, es vienkārši iešu šeit pa šitādu durēm iekšā, un tas man maksās tik, un tad kad es izpildīšu, kas man ir jāizpilda pēc instrukcijas, tad es esmu tas, pieņemsim, profesijas iegūšana, vai arī, piemēram, attiecīgi kaut kāda tur kvalifikācijas un tādas lietas, vai arī, piemēram, kaut vai tu
tāds tā kā pašnodrošinātais uzņēmējs, tu pēkšņi izdomā, es tagad sākšu kaut ko darīt, un tu vienkārši sāc, un arī salīdzinoši, piemēram, kā lai paskaidro, piemēram, apkārtējā vide, ja? Ar visu to, kad Anglija, piemēram, netīra un gružaina un viss kaut kāda tāda, ja? Tomēr tā tas ir tā, teiksim, tā Latvijā ir, piemēram, tā, kaut kādi gruži kaut kur mētājās, tā nav mana problēma, vai ne? Tas ir tā un tā vaina. Un tāpēc arī, piemēram, nekas nenotiek, jā, no viens. Latvijā daudz kas notiek. Es, piemēram, esot pagājušajā gadu biju tur un daudz kas ir mainījies un atsvaidzinājies un ir patīkamāks un tādā garā, taču tā attieksme man šķiet, ka tas progress nenotiek tik strauji dēļ tā, ka tas nav mans darbs, tā nav mana darīšana, vai arī, piemēram, ir ārkārtīgi sarežģīts tas ceļš, tas kaut kurienē uz kaut ko vienkārši, lai kaut ko vienkārši varētu sasniegt. Līdz ar to tas tā vēlme kaut ko darīt, liekas, rītā, vai arī tas nav, это нам не задавали, teiksim tā, vai ne? Šeit tas ir mazliet savādāk, šeit vairāk tāds tā kā, mēs esam angļi un mums ir kauns, ja mums ir, piemēram, viņš neko nedarīs, bet viņam būs tas iekšējais kauns par to, kad, redz, viņš spēja atzīt to, ka, redz, mēs neesam iztīrījuši tās ielas un tādā garā. Tas, kad, teiksim tā, latvietis neņemsies, piemēram, noliec tu, piemēram, kaut kādu Jelgavnieku kameras priekšā un saka, redz, kādas, piemēram, tur, papīrīšu Rāņu parkā, jā, uz zemes. Viņš pirmais, kas viņam nāks prātā, viņš teiks, viņš neatvainosies, bet viņš teiks, jā, tā jau mūsu tā padoma tāda, vai ne? Bet viņš neatvainosies par to, ka tur ir tie papīri, un, diemžēl, tāda mums tā situācija, teiksim tā, neuzņemsies to atbildību par to, kāpēc papīrīši ir. Lai arī tā nav viņa vaina, bet viņš varētu, piemēram, būt vairāk tāds tā kā to teikt dēļ teiksim tā, visu Jelgavnieku es nemāku izdomāt. Tā kā priekš visiem Jelgavniekiem, teiksim, atvainoties priekš visiem par to, kad ir papīrīšas zemes, nevis vienkārši vainot kādu citu. Tā man vismaz šķiet, un mēs tajā diskusijā par to arī runājām savā starpā, ka tā varētu būt. Un arī Anglijā īstenībā ir diezgan tāda interesanta lieta par sasniegumiem, kad līdz kaut kādam noteiktam līmenim tavi sasniegumi tiek, teiksim, tā svinēti, un pēc tam ir tas sākās, pasties, kā šis vai ne, tur palicis pagātāks mazliet, vai arī, piemēram, tur, sāk jau nepatikt tas, ka tu esi izcēlies kaut kādā veidā. Jo tu tālāk ej uz rietumiem, jo mazāk tas it kā rūp. Es zinu, ka amerikāņiem tieši viņi pretē, viņi svin to, ka tu esi pacēlies no nekurienes un esi uzkāpis uz augstāku plauktu, vai ne, un tagad tu esi bagātāks, un tad cilvēkiem tas patīk. Šeit, un es zinu, ka arī, piemēram, skandināvi un tādi cilvēki tad bišķiņ augstāk attiecās pret slavenībām un, teiksim tā, ir tās noteikts līmenis, kuru cilvēks sasniedzot, viņš vairs, teiksim, tautai viņš vairs nepatīk. Lūk. Es nezinu, kā mēs šeit nonācām, bet, īsāk sakot, Latvijas Jā, novēlu jums, es zinu, ka jūs jau visus izsvinējuši, tad nākošais ir 18. novembris, laikam. Un tad pilnas svinības un tādā garā. Es ceru, kad man atradīsies darbs nākošajā nedēļā.
un varēšu atļauties elektrību, lai turpinātu šito ierakstīt. Un tad arī tiksimies, kad būs. Es nezinu, ko mēs darīsim nākošais, jo pilota tiesības es vēl netaisos likt. Tā kā cerēsim, ka būs par ko parunāt. Es nezinu, kāpēc man nav pēdējā laikā bijis tāda iedvesma aicināt ar kādu runāt, jo kā jau es nezinu, es pieminēju vai nē, bet man ir baigi grūti, nevis baigi grūti, bet īsāk sakot, man uz šo brīdi nekas neinteresē. Un tad, kad interesē, tad jau ir tehniska pavēle. Piemēram, te šodien pati par to 11. novembris varēja parunāt ar kādu militāru personu. Taču, starp citu, es esmu jautājis militāro profesiju pārstāvjiem, sev pazīstamiem, parunāties savā starpā, un, diemžēl, viņi nevar runāt neko, jo ierakstā, jo notiek militārais konflikts, un mēs arī atrodamies kaut kādā attiecīgā, teiksim tā, stadijā, kur arī ienaidnieks klausās. Tāpēc viņi nevar daudz runāt ne par to konfliktu, ne arī vienkārši par to, kādu maizi ēd, piemēram, viņi, vai ne, kāds ieroči ir pieejami, cik jūs tur esat un tādā garā. Tā kā, diemžēl, es to nevarēju nekādi organizēt. Bet, kas zina, varbūt pēc tam. tā kā, jā, tad jau redzēs. Nāks svētki. Runāsim par eglēm. Un par girļandām, vai kā jūs mājās viņi sauc tās lietutiņu plasmasas. Un cik bīstami viņu ir dedzināt virs sveces, jo viņš fiksi rauj uz augšu un apķeras ap pirkstu, un tad ir sadedzināti pirksti. Lūk, Ziemassvētku trauma jums. Labi, pietiks vārīties, grāb lapas, kas vēl nav sasalušas, un tad jau tiekamies nākošnedēļ. Čau!